9:36 minūtes ir trešdien, 23. aprīlis. Jurim, Jurgitai un Georgam sveiciens vārdienā. Mūsu radios konto studijā ir ciemos īpaša viešņa, kur mēs satiekam pārsvarā pavasaros. Ar to var saprast, ka pavasars ir iestājies, ja esmu klāt. Vai ceriņi jau zied? Vēl nezied, tas vēl ir jāpagaida mirkli. Jā, jo vēl jau tikai mēs par to runājam. Bet runājam ļoti saulaicīgi, tāpēc, ka tas ir viens grandios notikums, kuram ir tāda īpaša vēsture. Kad tas viss sākās, Olvita? Pirms 8 gadiem bija pirmais fórums, 18. gada 18. maijā. Lūk, Solvita Kabakova, mūsu īpašā viešņa šodien, es teiktu, mūsu draugs, domu biedrs un arī cilvēks, kur mēs vienmēr priecājamies satikt. Fórums līdere. Fórums līdere notiks tad, kad ceriņi ziedēs. Jā. Bet es saprotu, visas biļetes izpārdotas. Jā. Viss atkal kā parasti. Vai ne? Kas ir tas, kāpēc tev šķiet, ka sievietēm ir vēlēšanās tomēr būt klātienē arī, ne tikai skatīties attālināt? Es kaut kur lasīju vienā no apmeklētāju anketām, kur kāda dāma rakstīja, katrai sievietei vismaz vienu reizi mūžā ir jābūt formā līderi uz vietas. Jā, un es spriežot pēc tā, kā katru gadu sieviešu pasākumā ir vien vairāk, es saprotu, ka Latvijā vēl ir rezerves, ka vēl ir kāda dāma, kura nav bijusi uz vietas klātienē. Bet tas jau kā jebkurā vietā. Tu vari filmu skatīties mājās viens pēc televizora vai aizbraukt uz kinoteātri, un tā jau ir pavisam cita sajūta, nerunājot uz teātri, kad tu redzi tos aktierus, jā, ar visu viņu emociju un visu to būtību, jo tā kopā būšanas enerģija, kas ir tajā dienā, tajā pasākumā, ir vienkārši neaprakstāma. Man ļoti patīk mūsu klausītāju iesūtītās vēstules par to, kā viņi skatīsies, kā viņi gatavojās. Un tas ir tāds īpašs notikums arī tiem, kas nav klātienē, bet to var skatīties attālināti. Kur var skatīties? Es varētu teikt, ka, ja tajā dienā ieslēdz internetu, tad būs diezgan grūti palaist garām, jo tiešraide notiks tiešām ļoti daudz dažādās vietās. Viennozīmīgi, pilnīgi skaidrs, ka tiešraide būs fórums līderi mājaslapā, Facebook plusmā, bet vēl daudz dažādās vietās. Vietnēs arī Skonto Facebook plusmā un daudzās vietās. Tā kā noteikti uzpucējieties, uzvelkat skaistas kurpes, sagatavojat kaut ko ļoti garšīgu un pieslēdzaties un skatāties un kaut daļiņu no tās burvības un tās iedvesmas paņemiet arī savu. Es pēc brītiņa gribēšu dzirdēt, kas tevi iedvesmo, kas ir tava iedvesmas oāze. Pēc brīža. Solvita Kabakova, fóruma līderi, dibinātāja, māte, krustmāte un garīgais līderis. Viss vienā personā. 9:46 minūtes, labrīt. Studijā milzīgs, skaists tulpju pušķis, ar kuru ieradās Solvita Kabakova, kas ir mūsu draudzene. Sirdsdraudzene, es pat teiktu. Jā, un pat man sirdsdraudzene. Es saprotu, izklausās dīvaini, bet tā ir. Jo uz vienu dienu formā līderi katrs vīrietis kļūst par tādu mīļu čali, kurš ir gatavs dāmas atbalstīt kā vien spēj, vai nu skatuves stāstot interesants, noderīgus, aizkustinošus un iedvesmojušus stāstus, vai arī jebkā citādi. Esot blakus zālē. Jā, piemēram. Jā. Vai arī saslaukot to, ja tas izlīst. Jā. Jebko, kas varētu palīdzēt dāmām justies forši tur uz vietas. Bet arī attālināt varēs skatīties. Un, kā Solvita stāstīja, tu atvērsi tajā dienā internetu, būs grūti neredzēt, kur var redzēt. Jā. Man jautājums tev pašai, kas ir tava iedvesmas oāze? Vai ir kāds stāsts, ko tu joprojām atceries un saki, jā, tas ir tas, piemēram? Protams, ja mēs runājam pavisam profesionāli, tad mana iedvesmas oāze ir tā diena, kad notiek fórums, un kad es redzu tās tūkstošiem mirdzošās acis un pārlaimīgos smaidus un bezrūpīgos smieklus, kur šogad jau 3,5 sieviešu kļūst par mazajām meitenēm, kurām šķiet, ka viss ir iespējams. Un uz to vienu dienu viņas nomet tās savas atbildības un kaut kādas varbūt skumjas un kaut kādas neizdarītas lietas vai nepiepildītus sapņus un izsapņo un izdzīvo savu dzīvi vēlreiz un pieņem tādus lēmumus reizēm, kas tiešām ietekmē viņas turpmāko dzīves stāstu. Un ja mēs runājam par tiem stāstiem, kas ir no skatuves, tad
katrs no tiem stāstiem ir kā mīļš bērns. Un katrā no tiem ir kaut kas, kas dažādās dzīves situācijās arī mani ļoti, ļoti iedvesmo un man palīdz. Un reizēm man pilnīgi ir sajūta, šajā brīdī es atceros to stāstu, vai citā brīdī man ausīs skan cits stāsts. Un tas ir tas, kad man kādreiz jautā, kurš ir visforšākais lektors šogad, kas jāklausās. Tad es ar pārliecību varu teikt, ka katram tas būs kāds cits. Viens atnāk paraudāt, viens atnāk pasmieties, viens atnāk spoguli pret sevi pagriezt un uz sevi pa īstam paskatīties un sevi acīs ieskatīties atklāti un patiesi. Un par to jau ir tā diena, ka mēs katrs esam tieši tādi, kādi mēs esam, bez maskām, bez visām kurpēm, bez visām dzīves situācijām, kas mūs maina, bet tās mazās meitenes, kas var visu, kas visas ir princeses. Un es tev ticu, ka tu tā saki, jo tad, kad es redzu tevi tajā dienā, izejam cauri lielajām zālēm, tu nevis ej, bet tu, es teiktu, planē kā tāda burvīga parādība, pusmetru virs zemes. Jā. Es solidarizējos ar tām dāmām, kuras arī ir pusmetru virs zemes. Es teiktu tā, čaļi, piedodiet, šis bija stāsts par dāmām ar dāmām. Solvita Kabakova fóruma līdera, dibinātāja, vadītāja, Sirds un dvēsele. Un datums ir 16. maijs. Kad ceriņi ziedēs, un varēs skatīties arī attālināti. Starp citu, večas silti iesaku. Jā, laika pa laikam jums arī palūkoties, kas notiek tajā dāmu pasaulē, lai nav visu laiku jādomā pats. Es neko nesaprotu. Jā, jo laimīga sieviete mājās, tas jau ir visu panākumu atslēga. Un zinu, ko es skatoties šo pasākumu gadiem, esmu sapratis. Nevajag mēģināt viņu saprast. Galvenais viņu sajust. Un mīlēt. Radio Skondo.